Vispirms pastāstīšu par IGSSB, jeb International Global Development Strategies for Successful Business marketinga kampaņas plānu. Grupā strādāja Einārs, Kristīne, Svetlana un Vlada. Mēs savu prezentāciju balstījām uz būtisku jautājumu kāpēc. Kāds ir patiesais īstais iemesls izvēlētajai kampaņai un kāpēc tā tiek organizēta? Līdz ar to visi nākoši izrietošie jautājumi, kurš, ko, kad, kur, kādā veidā tiek balstīti uz šo jautājumu kāpēc. Izpētes stadija. Mēs izpētījām uzņēmumu stiprās un vājās puses, kā arī iespējas un draudus, ievietojot to biznesa modelī. Pie stiprajām pusēm mēs konstatējam to, ka uzņēmums izmanto jaunākās tehnoloģijas, kā arī uzņēmumi ir maz līdzvērtīgu konkurentu. Attēlotajā biznesa modelī ir redzami arī vairākas marketinga aktivitātes, kuras nodrošinās stipro pušu pastiprināšanos. Pie vājām pusēm var uzskatīt būtiskāko, ka tā uzņēmums ir nezināms, jeb mazzināms tirgū. Arī šīm vājām pusēm uzņēmums ir izstrādājis, jeb iekļāvis marketinga aktivitātes. Pie draudiem var minēt to, ka iespējamais drauds ir neliels pieprasījums, bet arī šim draudam uzņēmums ir izstrādājis modelī marketinga aktivitātes. Runājot par iespējām, arī iespējās ir iezīmēti vairāki marketinga indikātori marketinga kampaņai, un tie būtu sekojošās pozīcijās par to, kad konkurenti kā tādi neeksistē, bet tie konkurenti tiek pārvērsti par sadarbības partneriem, kā arī pasaules prakses apgūšanas izmantošana, pakalpojumu daudzveidības attīstība un, protams, ārējās investīcijas. Līdz ar to var uzskatīt, ka uzņēmumā ir iespēju un stipro pušu marketings, draudu un vājo pušu novēršanas marketings, kas nodrošinās uzņēmuma turpmāko attīstību. Uzņēmuma pozicionējums globālajā tirgū pa sektoriem ir sadalīts sekojoši Eiropas sektors, ASV sektors, Kanādas sektors, Āzijas sektors. Uzņēmums ir plašākajā grupā, jeb vislielākais pakalpojumu klāsts par samērīgu cenu. Galvenie konkurenti PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young un KPMG, jo šie te iepriekš minētie uzņēmumi darbojās visos iepriekš minētajos sektoros. Pie strateģiskās stadijas uzņēmums ir izstrādājis sekojošu primāro mērķi, sadarbojoties ar partneriem, aģentiem visā pasaulē, piesaistīt plašāku, vismaz 20% no katra segmenta interesi par uzņēmumu piedāvātiem pakalpojumiem. Vidējo lielo starptautisko uzņēmumu vidū Latvijā un pasaulē. Tādēļ nodrošinot IGDSB, pamatpakalpojumi noiet izvēlētajā tirgū. Ar sekojošiem uzdevumiem nodrošināt klientus ar profesionālu kvalitatīvu informāciju, paaugstināt klientu informētību un izstrādāt atbilstošu platformu biznesa vides konsultatīvā atbalsta programmas izveidei. Kā sekundāro mērķi uzņēmums ir noteicis kļūt par līderiem biznesa konsultācijas sfērā visā pasaulē, kur piedāvā uz know-how tehnoloģijām balstītus biznesa risinājumus ar sekojošiem uzdevumiem. Izstrādāt jaunus pakalpojumus, piesaistīt investorus, attīstīt virtuālo vidi, kurā darbojas uzņēmumu, veidot know-how pieeju. Pie taktiskās stadijas var atminēt to, ka uzņēmums izmanto 7P marketinga kompleksa principus product, price, place, promotion, people, process un physical evidence. Ja runājam par pašu produktu, tad galvenā pakalpojuma konkurētspēja priekšrocība ir tāda, kad pakalpojums tiek balstīts uz inovācijām, un klienti var izvēlēties šo te inovatīvo risinājumu, un inovatīvo risinājumu tieši no šīs platformas viedokļa. Kā arī vienmēr tiek piedāvāti šajā platformā aktuālākā un jaunākā biznesa prakse, kur klients var izvēlēties savu biznesa attīstībai plašāku uzņēmējdarbības veicināšanas programmu. Pakalpojums ir tuvāk klientiem nekā konkrēti piedāvātiem pakalpojumiem, jo ir sekojuši faktori, kas to veicina. Tātad virtuālais birojs, kur var pieslēgties no jebkuras malas pasaulē, pie konkrēti šīs te pakalpojuma. Pakalpojums ir digitālā formātā, un pakalpojums sniegšanā tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas, un arī pakalpojumu demonstrācijās un demonstrāciju versiju izstrādē tiek pielietotas jaunākās tehnoloģijas. Ja runājam par cenu,
tad cena stratēģija tiek piedāvāta elastīga, jo ir iespējams izvēlēties dažādus pakāpju un apjomu atbalstu tieši biznesa veicināšanai, bet uzņēmums uzsver to, ka nevienmēr viņi būs tie lētākie, jo piedāvā augstas kvalitātes produktu, kura garantija ir tā rezultāti. Vieta, kā jau iepriekš tika minēts, uzņēmums piedāvās uz digitālā formātā balstītos pakalpojumus un līdz ar to izmantos ātrākos, ērtākos un drošākos pakalpojumu piegādes veidus, izmantojot pakalpojumu arhitektūru ar virtuālās telpas un virtuālā ofisa palīdzību. Savukārt, pie realizācijas kanāla sadalījuma pa segmentiem lielākais īpatsvars tiks likts e-komercijai un konferencēm, kā arī sabiedriskajām attiecībām. Lielākā šī segmenta grupa ir starptautiskie uzņēmumi, no lieliem līdz maziem uzņēmumiem. Par virzību. Uzņēmums ir noteicis sekojošu veicināšanas kanālu sekošam intensitāti. Tad lielākā intensitāte, 60%, tiks veltīta e-komercijai un reklāmai. Kā nākošā kategorija ir izstādes. Var minēt, ka investīciju piestaide ir atsevišķa kategorija, kurai tiks veltīta vismaz 20%. Par cilvēkiem. Personāls atrodas ne tikai Latvijā, līdz ar to var piedāvāt plašāku profesionālās pieredzes apmaiņu, kā arī īpaša uzmanība tiks vērsta uz virtuālās vides atbilstību, realitātei un pieejamībai. Un process runājot, pielietotas tad ne tikai kvalitātes vadības un citas starptautiskie standarti, bet arī IT drošības standarti. Physical evidence, tātad pakalpojuma virtuālā vide nodrošina komunikāciju bez robežām, kā arī tiek likts īpatsvars uz pakalpojumu kvalitāti un tā drošību, kā arī svarīgi ir tas, kā tiek uztvērta uzņēmuma darbība un pakalpojumi ne tikai no uzņēmuma ārienes, bet arī no uzņēmuma iekšienes. Ja runājam par reklāmu, tad reklāmas nolūkos tiks pielietotas prezentreklāmas elementi, bezmaksas iespējamās, publicitātes iespējas un reklāmas baneru izvietošana internetā. Tā kā tiešais mārketings uzņēmumā tiks realizēts uz B2B, tad tas tiks realizēts tikai konferencēs un semināros. Līdz ar to noiet veicināšana var secināt to, ka katra iepriekš minēta aktivitāte un sabiedriskās attiecības ir orientētas uz noiet veicināšanu. Tad, ja runājam par sabiedriskajām attiecībām, tad uzņēmums nodrošinās ziņu sūtīšanu pasaules un vietējiem mēdījiem, veiks lekcijas, seminārus biznesa inkubatoros, nodrošinās lekcijas augstskolās piesaistot mazos videos, lielos uzņēmumus, tiks veidotas bezmaksas publikācijas, organizētas semināru lekcijas un prezentācijas digitālā formātā. Un, protams, tiks izstrādāta platformas digitālā demo versija, kas tiek prezentēta lielajiem klientiem. Ir arī noteikti kampaņas riski un panākumu faktori. Kā būtiskāko risku uzņēmums uzskata to, ka varētu būt zemes izglītotības līmenis, know-how tehnoloģijās un IT sfērā, kā arī infrastruktūras dažādība šajā IT sfērā un, protams, cilvēku faktors. Ja runājam par panākumu faktoriem, tad kā būtiskākais varētu būt izglītības līmeņa paaugstināšanās šajā sfērā. Līdz ar to lielākās investīciju pieejamība, pieprasījuma un realizācijas rādītāju pieaugums, pakalpojumu pozicionēšanās tirgu, ja līderu pozīcijas ieņemšana vietējā un starptautiskajā tirgu. Plāna realizācijas stadijā. Plānota ilgtermiņa kampaņa 1 gada garumā ar kopējo budžetu 21 893 lati, kur kampaņa tiks sākta organizēt ar
pētīšanu, jeb situācijas analīzes, koncepcijas izstrādi, mērķu noteikšanu, plānu izstrādē. Pie plānošanas fāzes jau būs konkrētu reklāmas aģentūru meklēšana, izvēlēšana, līguma noslēgšana, publikāciju rakstīšanas uzsākšana, prezenta reklāmas materiālu pasūtīšana un izstrādāšana, konferenču plānošana, vienošanās ar portāliem par baneru izvietošanu. Kā galvenā būtiskākā šī kampaņas daļa ir tieši pati kampaņa, kur tiek sadalīta 7 fāzēs. Pirmajā ir preses relīžu izsūtīšana mēdījiem, tad ir konferenču organizēšana digitālā formātā, lielākā budžeta pozīcija ir reklāmas internetu baneru izvietošana, tad ir semināri, lekcijas un individuālās prezentācijas un investīciju partneru piesaiste. Nobeigumā tiks vērtēti kampaņas rezultāti. Kampaņa tiks organizēta no 2013. gada janvāra līdz 2015. gada janvārim. Uzņēmuma mākslinieckais risinājums tad būs balstīts uz integrēto mārketingu komunikāciju, tad viss ir saskaņots un veidot vienotu uzņēmuma tēlu. Uzņēmuma tad topošais sauks ir We can show you how you can reach your target. Novērtējums stadija. Atbildes reakcijas novērtējums. Tātad, pirmkārt, kampaņas laikā piesaistīto klientu skaits. Apgrozījumam jāsadz visi izdevumi no kampaņas izmaksām un jānopelna 30% no kampaņas izmaksām tīrā peļņā. Otrkārt, 2 mēnešu laikā pēc kampaņas jauno klientu skaits ar pieaugušu tendenci. Treškārt, piesaistīto sponsoru dinamikas ar pozitīvu tendenci. Esošo klientu aktivitātes pieaugums, tad arī ar šo te pozitīvo tendenci. Starptautisko kontaktu skaits un tā dinamika ar pieaugošu tendenci. Un pieņemta lēmumu pārskatīšana. Tad visi lēmumi kampaņas laikā tiek reģistrēti datubāzē, un katram lēmumam ir atzīme par to attīstības tendencēm, lai nākotnē, balstoties uz pozitīvām vai negatīvām tendencēm, varētu veikt līdzīgas aktivitātes. Paldies par uzmanību!